To visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļa, 33. pants. Jēzus pasauli ir uzvarējis. Esi sveicināts un Dieva svētīts šajā jaunajā Dieva žēlstības dienā. Šis ir vēstījums īsti par galveno. Un stiprināsimies Jēzu, lai mums ir miers esot viņā. Un paskatīsimies, ko tālāk mums vēsta 73. psalms, sākot no 21. panta. Kad rūgta taptu mana sirds un rieptu man dvēsele, tad es būtu neprātīgs un nezinātu nekā. Es būtu kā lops tavā priekšā. Cik ļoti vienos divos pantos ļoti dziļi pateikta doma, kad sarūktinātos mana sirds, es tagad, tā kā es to saprotu, lasu. Un rieptu man dvēseli. Ir situācijas, kad mēs redzam netaisnību pret mums, netaisnību pret citiem, un ir sarūktinājums sirdī. Un pie vārdiem sarūktinājums, rūgtums, manā prātā rakstu vieta, kur saka, ka nekāda rūgta sakne augstu izaugusi. Pāvila vēstulēs Pāvils saka, uzmani savu sirdi, lai nekāds sarūktinājums neiesakņojas. Un es ar stipru pārliecību varu teikt par šiem vārdiem, ka tam ir ļoti, ļoti, ļoti liela patiesība. Ir bijis sarūktinājums, kas man ir iesakņojies tik dziļi, ka es vēl joprojām neesmu ar viņu tā pa īstam tikusi galā, ir piedots, ir tajā laikā, kad es vēl par ticību maz ko zināju, praktiski nezināju neko, bija situācija, kur patiesībā es pieņēmu lēmumu turēt aizvainojumu. Un ir grūti pēc daudz gadi pagājuši, un ir grūti šo aizvainojumu no sevis izraut ārā. Tāpēc Pāvils saka, nekāda rūgta sakne augstu izaugus, lai jums nekaitētu. Un teikšu godīgi, šī rūgtā sakne kaitē man pašai visvairāk. Tie cilvēki jau par to ir visu aizmirsuši, viņi pat ir, daži no viņiem jau ir miruši. Bet šis sarūktinājums, ikreiz satiekot viņus, viņš paceļās. Tas neļauj man domāt par cilvēkiem labas domas, un man ir jāpiespiež par sevi domāt par to, kas labs, kas tīkams, kas svēts, kas šķīsts. Un tas liek man domāt, ka es šos cilvēkus pazīstu labāk par viņiem pašiem, kas arī nav patiesība. Tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem, lai šis sarūktinājums pat neizveidojas mūsos. Ja ir kāds sarūktinājums pret kādu, skrien pie altāra, skrien pie Dieva žēlstības troņa, Dievs, es negribu šo sarūktinājumu. Es atsakos no šī sarūktinājuma. Nevajag tev to. Jo sakas ir ļoti sāpīgas. Un tikt ar to galā bez svētā gara, bez Jēzus ir praktiski neiespējami. Tāpēc šie panti, kad rūgta taptu mana sirds un rieptu man dvēseli, tad es būtu neprātīgs un nezinātu nekā, es būtu kā lops tavā priekšā. Viņš runā ar Dievu šajā vietā. Vispār viss psalms ir saruna ar Dievu. Tāda lūkšana, un īstenībā viņš var kalpot labs, kā laba tāda ikdienas lūkšana Dievu priekšā, sarunā ar Dievu. Mēs stējām Dievu priekšā, mēs ticam uz Dievu. Kā ir, kad mēs satiekam tos cilvēkus, kas mums darījuši pāri, pret kuriem mums ir bijis rūgtums? Vai tajā brīdī mēs atceramies, ka mēs esam Dieva priekšā? Un paldies Dievam par Jēzu, kas gāja krustā un mira par mūsu grēkiem. Lai kur es atrastos, es varu pie viņu vērsties, teikt, Jēzu, kā man nepatīk šīs sajūtas, kā man nepatīk šīs emocijas, Dievs.
Es atsakos no tām, lūdzu piedod, ka tās vēl ir manī. 1. Jāņa vēstulē, 1. nodaļā, 9. pantā ir teikts, ka ja mēs atzīstamies savos grēkos, viņš ir žēlsirdīgs un taisnīgs, viņš mums piedod. Un tajā pašā mirklī man ir piedots. Tā ir tāda žēlastība, kuru vārdos ir grūti aprakstīt. Tas, ko es šobrīd piedzīvoju, vai tā ir Jēzus klātbūtne, vai tā ir Svētā gara klātbūtne, bet tā ir, es nevaru to aprakstīt, bet tā ir brīnišķīga sajūta. Un Dievs piedod. Un paldies, lūk, ar ko mēs atšķiramies. Mums ir šī pieeja pie Dieva žēlastības troņa un saņemt palīdzību īstā laikā. Arī šodien, ja tev ir emocijas, kas tev traucē, kas tevi dara nešķīstu, skaļi tas skan, un varbūt to tā neizjūtam, bet tu saproti, ka tas nav labi un tev to nevajag. Skrien pie Jēzus. Jēzu, paldies, ka tu miri par maniem grēkiem un pārkāpumiem. Palīdzi man, Jēzu, palīdzi man nedomāt sliktas domas. Palīdzi man neizaudzēt rūgtu sakni, kungs, es izrauju to Jēzus vārdā no savas sirds dziļumiem. Es neturēšu rūgtumu, un es neļaunošos, un Tēvs palīdzi man. Es gribu būt ar mieru sirdī. Tu teici, ka pasaulē man būs bēdas, bet tu pasaulē esi uzvarējis, un tāpēc es turēšu drošu prātu uz tevi, Jēzu. Es pateicos tev, mans Dievs, ka tu neatstāji un nepamet mani, ka tu man piedod manus pārkāpumus un nes man sirdī to mieru, kas man ir vajadzīgs. Es pateicos tev, Tēvs, es slavēšu un cildināšu tavu vārdu. Kungs, es negribu būt kā lops tavā priekšā. Piedod man, šķīstī mani un mazgā, lai es tavās asinīs mazgāts. Esmu tīra un balta kā sniegs. Es tev pateicos, Jēzu. Es tev pateicos, ka no šī brīža es varu iet ar mieru sirdī. Paldies tev, Jēzu, lai par manu dzīvi tev vienīgajam ir slava, gods un pateicība, Tēvs. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.